Redzi, pašā pasaules sākumā cilvēks dzīvoja kopā ar mums. Un bija tāds pats kā mēs. Bet tad pamazām cilvēks iedomājās, ka viņš ir pārāks par mums. Un tā jau ir novirze no normas. Multfilmā sarežģītais zvirbulēns zaļā vārna mazajam putnēnam mācīja savu dzīves redzējumu. Putns gluži vai kā skolotāja dalījās savā pieredzē. Atšķirībā no multfilmas varonis, skolotāja Baiba Vārna, kuru pazīst teju visās Latvijas skolās, enerģijas pilna ikdienu strādā ar jauniešiem. Kā pati teica, jaunie cilvēki ir viņas brīnišķīgās enerģijas avots. Uzvārdā skolotāju šobrīd sauc visi. 2. klases bērni ieraugot to, ka viņiem ir skolotāja Vārna, jo atverot matemātikas grāmatu, pilnīgi katrā lapas pusē bija, vai nu Vārnai ir ceļsoma, vai tur viņi iet kaut kur pastaigāties, vai viņi ir cepuri un viss tāds. Un īstenībā tas ir tāds brīdis, ka, godīgi sakot, es pat varbūt pieņēmu to uzvārdu, ko es esmu tā kā iegūsi savā dzīvē. Un es pati sāku vienkārši tā, ja es esmu skolotāja Vārna. Matemātikas skolotājai Baibai ārpus darba ir neparasts hobijs. Sieviete kolekcionē vārnas. Jaunieši savai skolotājai putnus dāvina kā pateicību. Baibas kolekcijā šobrīd ir vairāk nekā 200 dažādu priekšmetu, uz kuriem attēlota vārna. Ja te man bija telefons, kaut kur skolē es atstāju, tad visi zināja, skolotājs Vārnas telefons. Līdz ar to man telefons nepazūd. Kolekcija vienmēr glabājas Baibas mājās. Par tās atklājēju uzskatāma vārna, kuru skolotājai vārda dienā 1999. gadā uzdāvinājuši audzēkņi no komercklases pateicībā par īpašo pieeju mācību procesam. Es ieraudzīju, ka ne jau svarīgi ir, ka es mācu to matemātiku vai to informātiku, bet svarīgi ir tas, ko es viņiem varu dot papildus, ko uzdevumu, jo varbūt daļa skolotāji, kas varbūt dzirdēs un teiks, tur mājas darbi viņus vajag dot. Es darīju tā, lai mājas darbi nebūtu. Baiba atklāja, ka viņai piemīt dažas īpašības no vārnu rakstura. Es domāju, ka gudrība ir redzējuši ļoti daudz, jo tad, kad viņi arī atrada kaut vai sakaltušu maizīti, viņi neēdīs, viņi ieliks peļķē vispirms. Baiba par skolotāju kļuvusi spītības un apstākļu sakritības dēļ. Dzīvē īstenībā, ja tev ir mērķis, ja tev ir gribas spēks, tu var apgūt jebko. Un līdz ar to, balstoties uz to savu piemēru, kā es esmu izsitusies, es arī tas, ko es mācu jauniešiem. Neskatoties vienalga, vai tev vecākiem ir nauda, vai tev nav nauda, ja tu uzstādi sev mērķi, tu viņu var sasniegt. Vārnu kolekcija, tāpat kā darbs ar jauniešiem, ir Baibas dzīves stils. Viņa ir lepna ar savu izvēlēto profesiju un sirdī ir skolotāju, lai arī šobrīd vairāk laika pavada Rīgas skolēnu domē, mācot jauniešiem dzīves gudrības. Katrs viņas privātu kolekcijā esošais putniņš ir kā neliels atgādinājums beznosacījumu mīlestībai, ko viņa kā pedagogs ir sniedzis simtiem jauniešu visā Latvijā. Inese Supe, Kaspars Markus, Labvakar, Latvija!